Roberts Furmans, Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis. Ir sākusies vasara, daudzi dodās atpūsties pie jūras, pie ūdeņiem, pie upēm, pie ezeriem, pie dīķiem vai pie kādām citām ūdens tilpēm, kaut vai pie baseina. Svarīgi ir pareiza uzvedība atrodoties pie ūdens. Vispirmām kārtām ir jāpadomā par to, kā mēs uzvedamies pie ūdens, ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt. Vecākiem aicinu vienmēr uzraudzīt, ko dara viņu bērni atrodoties pie ūdens. Vienmēr, ja bērns ir maziņš, ja viņš ir tikko iemācījies staigāt vai viņš ir aktīvs palicis, viņš sāk iepazīt pasauli, viņam ūdens sāk kļūt interesants, vienmēr jāparūpējas par to, lai bērnam būtu droši atpūt pie ūdens. Tāpēc ir jālieto peldlīdzekļi. Gluži riņķis nederēs vai matracis arī nederēs, jo šie peldlīdzekļi ir bīstami priekš bērnu, ja bērns ir nokrist no matrača, izkrist cauri riņķim. Uzraucīši arī nebūs īsti droši, jo uzraucīši viņi ir, bet ar viņiem nevienmēr var labi noturēties virs ūdens. Vislabākais līdzeklis, ko dot bērnam, ko uzvilkt bērnam atrodoties pie ūdens, ir peldveste, kur ir attiecīgi nostiprināta, kur bērns pats nemāk novilkt. Un attiecīgi, ja viņš netīšām iekrīt ūdenī, tad mēs varam būt droši par to, ka bērns noturēsies virs ūdens un viņam nesāksies slīkšana. Nākošā lieta, par ko jādomā atrodoties pie ūdens, ir pārkaršana. Pērā ir karsts laiks, pie ūdens esot vienmēr ir tieši saules ietekme un nereti cilvēki mēdz pārkarst. Līdz ar to ir jānodrošina profilaks. Atkal domājot par bērniem, vienmēr ir bērniem galvā jāvelk viegla, gaiša galvas saga, bez tās bērna atrašanās tiešā saules ietekmē nav iedomājama. Tāpat tās arī jābūt ir mugurā vieglām gaišām drēbēm, kuras neuztur siltumu, kuras ir vēja caurlaidīgas, kuras veidinās, kuras nav biezas. Tāpat ir jābūt līdz vienmēr dzeramajam ūdenim vai jebkādam citam šķidrumam, ko bērns var padzerties. Gluži gāzētie dzērieni, saldinātie dzērieni nederēs, jo no tiem bērns nepadzersies, no tiem bērnam vēl vairāk slāps un viņš vēl vairāk zaudēs ūdeni. Vislabāk tas ir ūdens vai kāds mājās pagatavots sirups, kurš nav bagātināts ar cukuru, kurš ir veidots no dabīgiem produktiem. Tas ļoti labi palīdzēs bērnam uzturēt šo ūdens līdzsvaru.